Sveiciens visiem! Paldies par iespēju šeit uzstāties šodien. Nu ko, pastāstīšu nedaudz par saliekamā dzelzbetona pasauli, nedaudz par to, kas šobrīd notiek industrijā, kā izskatās vispār saliekamā dzelzbetona nozare Latvijā, kādas ir tendences Zviedrijā, un tad parunāsim par to, man liekas, svarīgāko daļu, kā mēs, kā valsts, varam būt konkurētspējīgāki. Un uz kurien vispār iet nozare, kāda ir tendences un ko mēs varam darīt jau šodien, katrs no mums, lai rītdien būtu konkurētspējīgāki. Tad tēma tur jau bija. Man sauc Roberts Kaufiņš, esmu Kiln Baltika vadītājs, bet pirms es turpinu, kas ir saliekamais dzelzbetons. Tad tā ir iepriekš izgatavota betona konstrukcija, kur tiek piegādāta un samontēta objektā. Un šeit tad, kāda ir ieguvumi? Galvenie ieguvumi ir kontrolētā vide, kurā tiek izgatavoti elementi. Attiecīgi mēs varam nooptimizēt izmaksas, procesus, bet lielākais mīnus ir šie betona elementi ir smagi, līdz ar to transportēšana ļoti dārga un, teiksim, izdevīgi ir vest tikai tuvā apkārtnē. Un papildus nāk montāžas izmaksas. Jā. Bet kas ir Kiln Baltika? Tātad Kiln Baltika ir Zviedru uzņēmuma Kiln Kriset meitas uzņēmums šeit Latvijā. Kiln Kriset ir lielākais nekustamo īpašumu attīstītājs Zviedrijā, Stokholmas reģionā. Nodarbojas ar industriālo parku attīstīšanu. Šis ir viens no lielākajiem industriālajiem parkiem netālu no Stokholmas, Rosersberg, kur mūsu uzņēmums ir attīstījis no nulles. Kaut kādas ēkas paši būvējām, kādas no ēkām būvēja, teiksim, paši klienti. Un šobrīd uzņēmums strādā ar lielajiem investīciju fondiem, BlackRock, Panattoni, DSV, DHL un tā tālāk. Un 2023. gadā mēs atvērām šeit saliekamā dzelzbetona ražotni ar galveno mērķi ražot elementus savām vajadzībām. Šī ir 4. rūpnīca grupā, un nolēmām viņu atvērt pēc tam, kad tika pēdējā Zviedru rūpnīca pārdota. Un viens no mūsu sadarbības partneriem tajā brīdī, kad mēs vērām rūpnīcu vaļā, Co-Fastigheten, kuri Zviedrijā būvē īres namus, tad viņi tieši tajā brīdī iegādājās, Zviedrijā bija liela ķēde Fiņa, kuriem bija, ja nemaldos, 6 vai 8 dzelzbetona rūpnīcas. Tad Co-Fastigheten iegādājās visu šīs rūpnīcas, un šobrīd viņas saucās par Co-Prefab. Un tā skaitā viņi iegādājās mūsu rūpnīcu. Un tad tajā brīdī, pirms mēs atvērām ražotni, tas viņu teksts bija: lūdzu, mēs netiekam ar pasūtījumiem galā, mēs jums dodam pasūtījumu gadus priekšu. Līdz ar to tāds arī bija tā mūsu doma ražotnē, ka mēs esam nodrošināti darbu tur gadiem uz priekšu. Nu, lūk, bet brīdī, kad mēs atvērām ražotni, Zviedrijā iestājās, kā paši zviedri saka, lielākā krīze kopš 94. gada. Un šeit arī plakāti, tur lielākā krīze pēdējos 30 gados. Un, teiksim, lai saprastu, dzīvojamo māju būvniecība, kas bija uz pārdošanu, apstājās 100%. Ja? Mūsu rūpnīcā Zviedrijā, kur kādreiz strādāja tur 40 cilvēki, šogad janvārī strādāja 8 cilvēki. Un attiecīgi tas solījums jums tur būs pasūtījumi gadus priekšu, rezultējās ar 0. Un ne tikai tas, arī Zviedru kronas kurs izmainījās 10% par sliktu mums. Prāmes no Rīgas uz Zviedriju vairs nekursēja. Attiecīgi tur ļoti daudzas izmaiņas, ar ko mēs bijām sākotnēji reiķinājušās, pavērsās uz otru pusi. Līdz ar to nevar būt labāks laiks, kad sākt jaunu ražotni. Bet šeit tieši tā arī ir, jo mums bija iespēja iekārtot ražot un viņu optimizēt. Tad kāda situācija ir šodien? Pilnīgi svaiga un aktuāla informācija, tikko arī no mūsu Zviedru rūpnīcas. Tātad, ja kā minēju, janvārī bija 8 cilvēki, tad šobrīd ir vairāk nekā bija pirms krīzes un ir pasūtījums gadus priekšu. Darbs ir nodrošināts. Kā arī auditors, kas bija pie mums no Zviedrijas, līdzīgi minēja par rūpnīcu Gēteburgā, kur kādreiz strādāja 300 cilvēki, tagad tur 120, bet arī jau pasūtījumi aizpildījušies gadus priekšu. Tikko aizvakar atgriezos no Zviedrijas, runāju ar
ar uzņēmumu, kas sagatavo zemes darbus, tad viņi arī teica, ka tikko kā ir saņēmuši negaidīt daudz pieprasījumus pamatnes un pamatu sagatavošanai. Kaut kāds 80 pieprasījumi pret vēl nesen necik. Tātad tas, ko mēs varam redzēt, kad Zviedrijas tirgus atjaunojās, šis procentu likme arī ir nokritusi, un Zviedri šobrīd ļoti pozitīvi skatās uz. Redzēsim, protams, ko ziema rādīs. Lūk, tad pasīsimies, kas mums notiek saliekamajā dzelzbetona nozarē Latvijā. Šeit dati no Lursofta. Pieņemsim šoreiz, ka viņi ir patiesi. Un tātad, principā Latvijā ir 3-4 lielie spēlētāji saliekamajā dzelzbetona nozarē, un tad ir kaut kādi 6-7, kas ir mazā izmēra ražotnes. Līdzīgi mūsu ražotne arī skaitās pie mazā izmēra. Šis ir nozares kopējais apgrozījums, tad svārstās aptur kaut kādiem 120 miljoniem eiro gadā, kas ir aptuveni 5% no būvniecības nozares Latvijā. Un, ja skatāmies uz peļņu, tad labajā pusē jūs redzat peļņu, kreisajā pusē jūs redzat zaudējumus. Un var teikt, ka saliekamā dzelzbetona nozarei klājās diezgan smagi, kopš Covid laikiem izskatās. Un īsti nozares uzņēmumi nav spējuši atgūties, kā arī mēs redzam to kopējo, to peļņas zaudējumu, tad viņi tur strādā ar zaudējumiem pēdējos gadus, bet 23. jau izskatās nedaudz labāk. Redzēsim, ko nesīs 24. gads. Katrā ziņā tas, ko mēs paši novērojam, kad pats gada sākums bija smags, bet uz gada beigām tiešām redzam, tā ekonomika sāk atjaunoties. Šeit vēlreizīt nozares kopējais apgrozījums, un apakšā mēs redzam zilā līnija, tad ir eksports, un zaļā ir Latvijas tirgus vietējais. Diemžēl tikai 30% no uzņēmumiem ir gada pārskatos parādījuši vai sadalījuši eksporta tirgus un vietējos. Līdz ar to šos te līknes reprezentē tikai 30% uzņēmumu. Bet tas, ko mēs varam redzēt, tad jā, eksports ir pilnībā nokrities 23. gadā. Un otra lieta, ko mēs redzam, kad Latvijas tirgus, es varētu teikt, ir eksponenciāls izaugsmes priekšā saliekamajā dzelzbetonā, līdzīgi kā tas notika Zviedrijā pirms kaut kādiem 10-15 gadiem. Un tas iemesls ir pavisam vienkārši. Tajā brīdī, kad uz vietas betonēts elements vai darba izmaksas pieaug un pārsniedz saliekamā dzelzbetona izmaksas, attiecīgi tiek secināts, kad izdevīgāk ir pāriet uz saliekamo dzelzbetonu. Tādi lūk izskatās dati un fakti, un pasīsimies, ko tad mēs varam darīt saistībā ar konkurētspēju. Tātad, ko tad īsti nozīmē konkurētspēja? Un, ja pasamies vārdu nozīmes gan latviešu, gan angļu valodā, tas nozīmē spēt piedalīties sacensībās. Tad, ja mēs esam konkurētspējīgi, mums ir iespēja piedalīties šajā te sacensībās. Ja mēs neesam konkurētspējīgi, tad mēs sēžam mājās un neko nedaram. Bet kas tad ir tie galvenie faktori, kas nosaka konkurētspēju? Un daudz tur runā price performance, bet īstenībā svarīgākais ir uzticamība. Tad ir veiktspēja un tad ir, protams, arī cena. Un lūk, mēs redzam grafiku, uz X-as mums ir uzticamība, tad augšējā zaļajā mēs varam uzticēties, uz leju mēs nevaram uzticēties, apakšējo daļu saukt par korupcija, gribam saņemt naudu, bet neko negribam darīt. Un tad uz apakšējās līknes mums ir performance vai veiktspēja. Un, protams, jāsaprot, kad viss tirgus iet uz šo te augšējo stūri, ļoti uzticams un ļoti veiktspējīgs. Un to varētu nosaukt par šo te vienradzi, jā, bet jāsaprot, civilizācija kā tāda tiecās uz šo te, iedomājieties, tas ir cilvēks, kurš pateica, es būšu rītā 9:30, viņš ierodās 9:30, viņš izdara savu darbu ātrāk un labāk nekā vispārējie, un viņš tā dara jau 50 gadus, katru dienu. Tas ir tas ultimātais, lielākais mērķis, uz ko iet cilvēki, tehnoloģijas un vispārējais. Un tas, ko mēs noteikti varam secināt, mākslīgais intelekts un robotika un viss šīs tehnoloģijas, viņas iet šajā virzienā ļoti ātri un ļoti strauji. Un viena no lietām, kas mums ir, tāpēc mums ir jāmācās lietot šīs tehnoloģijas,
jo citādāk kāds cits aizies priekšā mums. Nu, lūk, bet kāpēc uzticamība ir svarīga? Kāpēc tas ir vissvarīgākais? Redziet, jo mums ir uzticamāki sadarbības partneri, uzticamāki darbinieki, jo labāk mēs varam paredzēt nākotni. Tātad, ja es zinu, ka mani darbinieki ieradīsies un izdarīs savu darbu, kaut vai tur vidēji, bet es zinu, ka viņi to izdarīs, es varu prognozēt, ka mēs varēsim rītdien piegādāt šos te produktus. Es varu prognozēt, cik viņi izmaksās. Un mums bija viens piemērs, kad mēs pirkām ļoti daudz armatūru, un piegādātājs saka, forši, bet pirmdienās es tev nevaru piegādāt, jo iespējams mūsu šoferis neieradīsies. Nu, attiecīgi, jā. Tad runājot par šo te saliekamā dzelzbetona nozares attīstību, lūk ir mūsu ražotnes pamati. Pamatus mēs savā ražotnē betonējam uz vietas. Vispirms ielējām šo te pabetonējumu, tad ielējām pēdu, tad ielējām glāzīti, pēc tam ielējām cokolu. Jā, un man atbrauc zviedrs ciemos un saka, nu, tad mums tas process tur mēnesi iet. Atbrauc zviedrs, saka, nu tā, nu, ko jūs tad mēnesi darat? Jums tur 2000 kvadrātmetri. Viņš saka, kamēr jūs tur tos 2000 kvadrātmetrus betonējāt, mēs salikām 14,000 kvadrātmetrus 2 nedēļās. Jā. Un te mēs atgriezamies pie šīs te eksponenciālās statistikas, kad mēs varam prognozēt, ka Latvija, un arī to mēs redzam no klientiem, tā teikt, tas Latvijas tirgus eksponenciālā izaugsmē, kas, protams, nāk ar savām problēmām. Tātad tas, kas mums jāsaprot, kad svarīgas jau ir kopējās izmaksas, un tad kopējās izmaksas veido projektēšana, ražošana, transportēšana, montāža. Un ražošanā mēs tur cenšamies izdarīt labāko, ko mēs varam izdarīt, nooptimizēt procesus, ievākt datus, optimizēt visu. Bet tas, ko mēs esam novērojuši, ir lietas, kur ir vērts piestrādāt. Un viena no lietām, šeit piemērs, šis būs galējākais piemērs, ko es redzēju pēdējo 2 gadu laikā. Tad labajā pusē mēs redzam mūsu zviedru cokola elementu. Tad, lai saprastu, abi divi ir cokola elementi, abi nav slodzes nesoši, jā, un paredzēt loģistikas ēkai. Tad, un kreisajā pusē mums ir Latvijā izstrādāts cokola elements, kur ir 200 nesošais slānis, 5 cm siltumizolācija un 10 ārējais fasādes slānis. Šis cokols izmaksā aptuveni 10 reizes dārgāk, 3 reizes dārgāk nekā cokola panelis, ko mēs sūtam uz Zviedriju. Tas ir ražošanas izmaksas, tas ir transporta izmaksas, šis elements smagāks, tad transporta izmaksas ir dārgāks un samontēt ir grūtāk. Līdz ar to sanāk tā, ka Zviedri, dēļ tā, ka viņi mums ir jau 10 gadus iepriekš sākuši šo te nozari ātrāk, tā viņu pieredze, viņi, teiksim, šos 10 gadus mums priekšā, un to mēs redzam. Un tas, kas mums jādara, ir jāmācās projektēt. Jo redziet, kas ir svarīgākais? Tā nauda, kas ir apritē, ir ļoti daudz. Jo redziet, katram no jums ir pensiju fonds, kaut kāds tur 1., 2. vai 3. līmenis. Un redziet, ir šie te fondi lielie, kur šo naudu, viņi sēž uz šīs naudas, viņi domā, kur viņi investēt. Un loģiski, ka viņi ieinvestēs tajā valstī, kur būs šis te uzticamība lielāka un performance būs lielāka. Un tas, ko es šobrīd redzu Zviedrijā, ļoti daudz fonda investē naudas, būvē noktavas un ražošanas ēkas. Un pāris iemeslu dēļ, tad tur ir optimizēta ātra sistēma, kur ir uzticama, un viņi ražošanas ēku tur uzbūvē gadu laikā, kur pie mums vajag 2-3 gadus. Un mēs to varam, mums ir iespējas. Mēs esam ļoti talantīgi cilvēki, es redzu, kā mēs strādājam. Es zinu, ka mūsu izgatavoti dzelzbetona elementi ir daudz kvalitīvāk nekā Zviedrijā ražoti. Mums ir potenciāls, bet mums jāsaprot šī kopējā aina, un katrs no mums ir atbildīgs īstenībā par valsts attīstību. Ja, jo no valsts sākās no mums. Ja mēs, katrs no mums būsim par nedaudz konkurētspējīgāki, labāki, uzticamāki, tā visa valsts mums būs vairāk iespējas. Nu, lūk, tad nākamā tēma, Zviedrijā, kas ir saistīta ar saliekamo dzelzbetonu. Zviedrijā, principā, visus elementus pārvieto šādos te statīvos ar saucamajām Titanic piekabēm. Un iemesls kāpēc? Tāpēc, kad atbrauc objektā, noliek statīvu, un mašīna vilcējs aizbrauc projām.
savāc 10 statīvus, un tad, kad montieris ir gatavs, viņš ņem no statīvu samontē, pēc tam atbrauc mašīna, savāc 10 statīvus, aizved atpakaļ. Šobrīd mēs vedam visu principā uz platformām. Mūsu infrastruktūra dotajā brīdī nav gatava šim vēl, bet ir jāsaprot, ka šī būs nākotne, un mums šī tehnoloģija arī jāievieš. Un tad nākamais ir par transportēšanu. Ja mēs runājam, tad šis ir viens no pēdējiem mūsu projektiem. Stokholmā Stokholmā būvējam metro staciju, tur 70-80 metru augstums. Un tad šobrīd mēs šos elementus vedām uz Ventspili, no Ventspils uz Nīneshamu, tad no Nīneshams līdz Stokholmai. Ja? Un, ja mums būtu bijis iespēja vest ar prāmi no Rīgas, mēs būtu iekonomējuši 25,000 kilometrus. Ja? Un šī ir vēl viena tēma, kas ir ļoti svarīga. Mums ir vajadzīga pirmkārt līnija no Rīgas, ja mēs gribam būt konkurētspējīgi. Un, ja mēs domājam tālāk arī par šo te zaļo virzienu, mums vienkārši vajag, tas nav jautājums. Varbūt vai mums vienkārši vajag. Līdz ar to mums ir jābaksta viss un jāsaka, mums vajadzīga tā līnija no Rīgas un starp citu nevis uz Nīneshamu, bet uz Södertāles ostu. Jo viens no mūsu grupas uzņēmumiem Zviedrijā, Train Alliance, šobrīd pārbūvē dzelzceļa infrastruktūras. Tas, ko Zviedri šobrīd darīs, ir Gēteburga ir lielākā osta Skandināvijā. Jā, varam apvienot visas Skandināvu ostas, Gēteburga vienalga būs lielāka. Tur ienāk visas kravas no Amerikas un no visiem citiem kontinentiem. Viņu mērķis ir izveidot kilometru garu vilcienu līdz Södertāles ostai un noņemt transportu no autoceļiem un pārlikt uz vilcieniem. Un tas viņu plāns ir dabūt 23 vilcienus dienā, kur katrs ir kilometru garš. Un tagad, ja mēs skatāmies to kopēju ainu, Latvijā mēs veidojam Rail Baltica līniju. Un kas ir svarīgi, tad mums atjauno šo te prāmi līniju un savienēt viņu kopā ar Rail Baltica. Un tad Rīgai ir iespēja kļūt par tādu transporta centru. Un kā vēlreiz, tad viss, mēs esam atbildīgi katrs par savu darbu un savu konkurētspēju, un valsts sākās no mums. Attiecīgi skatāmies, tas, ko mēs darām, ja mums ir projektētājs vai konstruktors, mēs viņu aicinām ciemos, nākam, stāstam, rādam, un aicinu arī jūs, tā teikt, ja jūs redzat, ka ir kaut kur vietas, kur var kaut ko nooptimizēt, esam konkurētspējīgi, bakstam un attīstamies. Lai Latvija būtu konkurētspējīga, lai mums būtu nākotne, lai mēs dzīvotu zaļākā valstī. Paldies!